Labvakar, mīļie mani izsekotāji. Šovakar, šis, starp citu, ir šī gada pirmais laiviņš. Uz to es esmu uzaicinājusi veselības treneri ar ļoti daudzu gadu pieredzi. Treneri, kas ir novadījusi tik daudz veselības lekcijas, es nezinu, es domāju, simtiem. un, protams, veselības treneri, kurai ir veselības rezultātu pilna bagāža. Gan savējo, gan klientu. Tā, sekundīti. Tūlīt pievienosim šo veselības treneri, Indru Šmiti. Tā, Indra vienojās, tas nozīmē, ka man raustīsies skaņa. Tas bija ātri. Šogad Facebooks mani mīl. Cik jauki. Tātad, kas man iedvesmoja šai sarunai? Es jau pāris gadus esmu dabas vielu pasaulē. Šīs dabas vielas palīdz atrisināt dažādas veselības problēmas, gan man, gan manai ģimenei, palīdz uzturēt veselību, enerģiju un paralēli tam visam, tam, kas ir nepieciešams mūsu ikdienā, es arī turpinu iepazīt produktus, ko piedāvā kompānija, ar kuru es sadarbojos. Un tad produkts, kuru es vēl neesmu pamēģinājusi, bet kuru es tagad iegādājos, lai pamēģinātu, ir tas, kas man iedvesmoja šai sarunai. Tas ir dabiskās izcelsmes aknu atjaunotājs. Es šo produktu iemīlēju noskatoties vienu veselības lekciju. Un tad redzēsim, kā man pēc mēneša, kādi man būs rezultāti un kādas sajūtas. Bet Indra pievienosies, viss sākās tik ātri, bet tagad kaut kā baigi ilgi viss notiek. Indra pievienosies un pastāstīs par savu pieredzi, varbūt arī vairāk tieši par tiem rādītājiem, tām pazīmēm, kas ir, kad akna prasa mums to atbalstu. Tā, Indra. Nu, baigi ilgi tu tagad vienojies. Sākums bija tik labs. Man kaut kas jāuzspiež? Pagad. Nē. Viss ir labi. Ko? Kāpēc? Tā. Es tevi atbalstu. Man rādās, ka tu joining. Tā. Kā man tagad darīt? Tā, es nosūtu ielūgumu, bet viņš man neļauj, tāpēc, ka tu jau vienojies. Čau, Gunta. Mēs šodien runāsim par vienu superīgu aknu atbalstu, jo, noskatoties to veselības lekciju, es uzzināju, ka uztaisot analīzes un paskatoties, ka it kā viss ir kārtībā, ir ļoti daudz pazīmes, kas liecina, ka ar aknu tomēr viss nav kārtībā. Tev nav atbalsts? Tas ir labi. Ja? Labvakar. Kāpēc, Indra, tu tik ilgi vienojies? Tu visam atmeti ar roku, ja? Tā, nu tagad vēlreiz tev aizsūtīšu ielūgumu. Un atkal tas pats. Ja, labi, tātad. Es jau cerēju, ka Indra stāstīs to visu teorētisko pusi, bet tā kā Indra tik ilgi vienojās, acīm redzot, visums ir lēmis, ka man tas ir jāpastāst. Tātad galvenās pazīmes, kas liecina, ka ar aknu kaut kas nav, ka viņai vajag palīdzēt. Es bišķiņ ieskatīšos, tāpēc es varu aizmirst kaut ko ļoti svarīgi. Ja? Tātad pats galvenais, kas liecina, ka akna sauc pēc palīdzības, tas ir tas, kas parādās uz ādas. Tie var būt pigmentācijas plankumi, tās var būt brūnās papilomas, tas var būt arī vitiligo, kad pazūd pigments, jo akna ir atbildīga par mūsu organismu ķermeņa pigmentiem. Starp citu, interesants novērojums. Es, kad biju organismu attīrīšanas nometnē, tā bija tāda pamatīga tīrīšana, un
pēc kaut kāda laiciņa, un mēs gan bijām pāris dienas tikai, bet mums bija tāda ļoti spēcīga programma izveidota katram, un es ievēroju, ka maniem attīrīšanās kompanioniem čau! Kaut kur es uzrados. Beidzot. Jā, es gribēju pabeigt par tiem, ka akne ir atbildīga par mūsu pigmentiem. Jā. Un tajā attīrīšanas nometnē mēs sākām pamanīt, ka sāk iekrāsoties lūpas. Tas bija tik interesanti. Nu, zinu, ka citreiz viņas tad bālākas paliek, jā, bet mēs tik jaudīgi attīrījāmies tajās pāris dienās, kad cilvēkiem sāka, nu, es reāli saku, tu tā kā uzkrāsoji lūpas, jo mēs tur tādi bijām tā kā nekrāsoti. Bet nē, izrādās, ka, ka tas pigments ir tā kā parādījies. Tā, ka, nu, tas bija paldies no aknas droši vien. Iedeva atslodzi aknai, vai ne? Jā. Kaut kas te nevienojās mums ilgi, bet beidzot pievienojās. Jā, tagad tu man esi bez atbalsta. Es neesmu pārāk tuvu. Nu, nē, es tev redzu ļoti labi. Ļoti labi. Nogriezta galva. Nē, nogriezta nav, viss ir labi. Nu, jā, es pastāstīju, kas man iedvesmoja šai sarunai. Es pirmo reizi mēģināšu Fandetoks kursu iziet, ja? Un tad es iesāku par to, es nezinu, tu dzirdēji, ko es te runājos, ja? Ka par tām pazīmēm, par to, ka tas pirmās pazīmes ir uz ādas tādas visredzamākās, ja? Tie pigmentācijas plankumi un papilomas. Jā, sarkanās tās dzimumzīmītes arī. Tas būs mans eksperiments. Viņas pēkšņi sāka parādīties. Jā. Pēkšņi viss jau mums tā kā pēkšņi parādās. Nekas jau nepieklauvē, ka viņš lēnām nāk. Jā. Tas gan, jā. Tieši tāpatās kā diabēts, tieši tāpat kā vēnu problēmas, tieši tāpat kā hemoroīdi un tūskas un alerģijas. Tas viss vienkārši kaut kur pēkšņi rodās, vai ne? Bet izrādās, ka nosauc lielu daļu no mana saraksta, ja, kas ir pazīmes, kā ar aknu kaut kas nav kārtībā, arī hormonālie traucējumi. Un liekais svars arī ir liela pazīme, ne? Gan liekais svars, jā, un tāpatās arī, trakākais, man liekas, ir tas, ka tā akna nestāv. Un līdz ar to cilvēkiem liekas, ka man jau ar aknu viss ir kārtībā, jā. Bet, to mēs galīgi neiedomājamies, kā akna pie vainas. Jā, jo es arī par to 8 gadu atpakaļ, kad es gāju tikai pie ārsta, tad, kad vajadzēja un nevajadzēja varbūt pat. Un arī es jau ņēmu tikai tās zāles un dzēru, tāpat tās kādu nimesilu, jā, kad galva sāpēja, lai gan kam tad galva nesāp, jā. Galvas sāp daudziem un tāpat citas visādas problēmas, bet tas, kad mani vaigu pleķi, kas man bija uz vaigiem un uz virslūpas tāds pigments, tā kā ūsiņas, jā, atzīmējiet, varbūt kādam klausītājam arī kaut kas tāds ir manāms uz vaigiem, tad, jā, to es vispār nezināju, kad par to mums ir atbildīga akna. Tas ir tāds pēdējais rezultāts, jā, par tiem pigmentācijas plankumiem. Neteiksim pēdējais, bet es tā esmu beidzot viņu tā kā piefiksējusi, kad reāli tas ir arī tas rezultāts, jā, ko es esmu ieguvusi. Un, diemžēl, par cik tik ilgi, tas nebija ātrs rezultāts man katrā ziņā, jā, jo, droši vien dāmas, kas klausās, zina, jā, kā ir ar tiem pigmentu plankumiem, kad viņi pa vasaru ir vairāk, un pa ziemu viņi tā kā nav vispār. Tad liekas, man jau pārgāja tā problēma. Bet izrādās, jā, kad viņi jau mums ir saistīti ar to arī, protams, kad parādās saulīte, atkal visi brīvie radikāļi, mūsu akna atkal strādā un mūsu ādas pigments arī šādā veidā reaģē. Jā, tā ir tā lieta, kas man bija patiešām, ko es vispār nedomāju, es vienkārši nācu šeit attīrīt organismu, bet komplektā saņēmu šo te labo veselības rezultātu, un tad es pirmo reizi uzzināju, ka par to atbild akna. Un cik viņa vispār mums ir svarīgs orgāns, viņa, man liekas, ir, kā jau vispār saka, jā, akna organisma karaliene. Jā. Jo
ja mēs ar vienu nieri varam dzīvot, ja mums var taisīt nieru dialīzi, ja, un tomēr mums attīrīt to organismu arī caur šiem te, nu, kaut kādiem pieslēgtiem aparātiem, tad aknu dialīze vēl nav izdomāta, ja. Tā kā, ja akna mums nestrādā, diemžēl, tad, nu, tad cilvēks nevar dzīvot vispār, jo viņa veic ap 500 funkcijas mūsu organismā. Bet lietas, jā, kā mēs viņu mocam, mēs viņu nepārtraukti mocam ar visu to, ko mēs ēdam, gaisu, ko elpojam. Man viens sekotājs uzrakstīja, ka cilvēkam nevajag attīrīties, ka to visu dara akna. Nu, ka viņš tā kā tik ļoti paļaujās uz to savu aknu. Bet, protams, jā, tieši tā. Kā man tieši tā. Viņš visu izdarījis. Tikai vienkārši tā akna, viņa ir mūsu iekšējais lielākais orgāns, ja? Bet ja viņai būtu rokas, viņa mūs nožņauktu vienkārši, ņemot vērā to, ko mēs viņai liekam darīt, ja? Cik mēs viņu ļoti apgrūtinām. Protams, viņa ir mums lielākais detoksikācijas orgāns. Tikai jautājums, cik ilgi viņa var vilkt to, ko mēs viņai liekam darīt. Un tāpēc... Jā, tālāk, jo trakāk tā pārtika, nu, tā akna jau, viņa saņem uz sevi visu no gremošanas sistēmas un no tā, ko mēs ieelpojam. Jā. Un kas tik tas nav, ko viņa saņem, jo, nu, tā pārtika un viss, un visi medikamenti ir ļoti toksiski. To visu izfiltrēt jau ir kāda slodze, nav brīnums, ka uzkarās, un vēl plus jau, nu, viņai jau jādara vēl savi darbi, ja viņa izstrādā žulti, tad žults tālāk vēl es kaut ko dara, bet, nu, viņa jau uzkarās. Jā. Tāpat tās cukurs viņai nepatīk. Viņai, nu, protams, jau, nu, viennozīmīgi alkohols, jā. Nu, par to jau mēs visi zinām, kas tad bojā aknas, tas ir alkohols, jā. Jā. Bet tas ir tikai viens no, jo tagad 1980. gadā bija veikts pētījums, jā. Nu, bija atnācis cilvēks pie ārsta, kuram bija akna šausmīgi sliktā stāvoklī, bet viņš teica, ka viņš nedzer. Viņš vispār nedzer alkoholu, un ārsti tad nevarēja saprast, jo tad jau arī bija tā kā izpētīts, ka tomēr tas alkohols ietekmē to aknas stāvokli. Un tad viņš dievojās, ka viņš neko nedzer alkoholu vispār, ja? Un tad viņi uzskatīja, ka tas ir unikāls gadījums, kad taukaino hepatoze jau ir cilvēkam, bet viņš nelieto alkoholu, ka tas ir kaut kāds brīnums, ja? Bet tagad tie brīnumi ir ik uz soļa. Jo izrādās, ka alkohols ir tikai viens no, bet pārējie visi ir visa mūsu, gan tā, kā jau tu minēji, visi ēdieni, cepti, trekni, marinēti, etiķis, jā, medikamenti. Vienkārši, jā. Tas pats nimesils, ko es lietoju ļoti bieži un ļoti daudz, tikai tāpēc, ka man galva sāpēja, jā. Ja man labi palīdzēja viņš, jā, bet ko es darīju, es mocīju savu aknu un man bija pleķi jau uz sejas, jā. Un es domāju, ka tas man nezinu no kā, un es viņu varbūt varu tur ar zobu pastu nobalināt. Tiešām tā domāju? Nē, man tā likās, ja tas ir uz ādas, ka viņu var kaut kā, varbūt kosmetologs tur kaut kādām kābēm vai ar kaut ko, ja, kad, un es zinu, ka dāmas arī iet un tās ādas tā kā tādā veidā attīra, ja. Dažādi mocot to ādiņu no ārpuses, bet viss jau ir no iekšpuses. Tāpat tās toksiskā vide, kas mums ir apkārt. Nu, protams, krāsas, lakas, jā, man liekas, draugās vispār tur Duglasā, tur tie, kas strādā, meitenes, tur, nepārtraukti viņas visu šo ķīmiju elpo dienu dienā, jā, visu laiku, tāpat krāsotāji. Protams, arī mēs ejam matus tur balināt un nagus lakot, jā, visu laiku mēs esam tajā toksiskajā vidē iekšā. Un, protams, jau arī tas aknas stāvokli ietekmē arī maskustīgs dzīvesveids. Tas arī, protams, par iemeslu. Jānis uzrakstīja, ka viņam nesen vienam klientam parādījās plankumi, domāju, ka dzimumzīmes diezgan nelabi izskatījās. Vai tas ar aknu varēja būt saistīts? Tā, kas tagad notikās? Tā, tu man redzi? Jā, viss labi, es lasīju to komentāru vienkārši. Nē, es tagad kaut ko pāršķīru un vispār man melns ekrāns, bet es esmu un tu esi, jā, tā kā visu. Jā. Labi, tad ierakstā. Labi. Tā, jā, vai varētu būt ar aknu saistīts?
Tā, kaut kādi. kas tur bija par jautājumu? Es Es tagad nedzirdēju. Komentārus. Jā, Viņu tas ir spiežu, un tad man aiziet kaut kas projām. Vienkārši es labāk neko nespiedīšu. Labi, es tev nolasīšu. Jā. Tātad Jānim, masierim, vienam klientam parādījās tie plankumi. Viņš domāja, ka dzimumzīmes diezgan nelabi izskatījās. Vai tas varētu būt saistīts ar aknu? Nu, dzimumzīmes vai plankumi, kas tur parādīja. Bet jebkurā gadījumā viss, tas, kas nāk uz ādas ārā, tas ir no aknas, jā. Akna netiek galā, netiek mūsu arī no netīra zarnu trakta, protams, tas var būt. Jā. Bet dzimumzīmes, jā, gan dzimumzīmes, gan kā mēs jau pirms tam arī sākumā runājām, tās visas mazās sarkanās, tās, kas ir tādas tā kā zvaigznīšu veida, tādas. Tā kā tādi asins izplūdumiņi maziņi. Jā, tā. Tā kā tas viss, tur, protams, akna ir mūsu lielākais detoksikācijas orgāns, bet viņai arī ir jāpalīdz. Mēs nevaram viņai tikai visu laiku likt strādāt, un viņai neko nepalīdzot un neatbalstot viņu. Jā, man vēl ir pieminēts pie tām pazīmēm, par aknu ir holesterīns. Jo es tieši klausījos veselības lekciju par aknu un holesterīnu. Protams, ka holesterīns mums ir ļoti vajadzīgs, bet mums vajag, lai viņš ir līdzsvarā, lai nav tas sliktais holesterīns paaugstināts. Protams, ka no aknas funkcijas jau ne tikai viena holesterīna izstrāde, bet arī tas ir vajadzīgs, protams, mums. Bet arī tāpat tās izstrādā žulti mūsu akna un attīrīšana, tas mēs visi zinām, kad viņa par to atbild detoksikācija. Un saistaudu, visas saistaudu problēmas, jo aknā sintezēs kolagēns. Jā. Tā, ka viss atbildība uz aknu. Jā, es redzu kaut kādu komentāru apakšu, redzu, ka peļu vēderiņi arī ir kā tievajām. Jā, jo tas ir atkal kolagēns, kuram būtu mūsu aknē jāizstrādā. Bet ja viņš neizstrādā, tad tu tur esi vēl? Jā. Es tevi neredzu, tāpēc es jautāju. Tu komentāri. Melns ekrāns. Ilza Zariņa jautā, vai tu esi ārsts? Nē, interjeru veselības treneris ar daudz gadu pieredzi. Tieši par dabas vielām. Darbojās ar dabas vielām. Jā, un mēs šeit runājam pēc savas pieredzes un no tām zināšanām, ko mēs esam ieguvuši veselības akadēmijā mācoties un nepārtraukt papildinot savas zināšanas arī. Un vienkārši redzot, kā darbojas tad, kad mēs vienkārši atbalstam organismu ar dabas vielām un vienkārši pareizi atbalstam organismu un ar pareizām dabas vielām, ņemot vērā to, ka mums vēl šīs dabas vielas pārsvarā ir ekstrakta formā, kas arī ir 20 reizes spēcīgāks nekā parasti kāda miza vai saknīte. Un, neesam mēs ārsti, bet mēs neesam arī pavāri, bet mēs vai ģimenei taisam ēst, vai ne? Jā, diemžēl, taisēs. Tātad tas produkts, kas mani iedvesmoja šai sarunai un ko es gribēju pamēģināt, ir Fandetox. Tas ir korejiešu zinātnieka 11 gadus viņš 11 gadus izstrādāja šo. Tas ir viņa tāds svarīgākais produkts, par ko viņš ļoti lepojās. Šim produktam ir ļoti daudz zinātniskie pētījumi. Un viņš ir atzīts, tūlīt pateikšu precīzi, bija baigi, ka tas ir efektīvākais dabiskas izcelsmes aknu atjaunotājs. Ļoti daudz pētījumi, kad gan saistībā ar alkoholu, kurā bija tās grupas, kad ir cilvēki, kas lieto alkoholu, kas lieto gan alkoholu, gan Fandetox, kā tā akna tur un ar visiem pētījumiem var iepazīties, kuru interesē. Tātad varbūt tu vari pati kaut ko pastāstīt par Fandetox, jo es viņu šovakar sākšu. Garšīga tēja. Jā, es arī pa vakariem viņu dzeru.
Un Fantatoks praktiski, varētu teikt, ka viņš var noņemt šīs te arī tieši alkohola intoksikāciju, šos te radītos simptomus, kas ir, tādi vājums, galvas sāpes, tāda trīce, ja, tāda iekšēja trīce, slikta dūša noņem, bet mēs jau tāpēc nesakam, kad aicinātu kādu lietot alkoholu, ja. Bet katrā ziņā... Dažādi izvēles, dažādas, jā. Ko tu gribēji piebilst? Jā, Fantatoks dod šo te labvēlīgo ietekmi tieši arī, piemēram, ja ir hepatīts, viņš uzlabo pašsajūtu arī hepatīta gadījumā. Aktīvi viņš sašķeļ šos te toksiskos produktus saindēšanās gadījumā, ļoti labi viņu arī lietot, un uzlabot tauku apmaiņu, samazinot arī holesterīna līmeni aknās. Viņš gan attīra, gan atbalstu sniedz aknām. Un, jā, tieši arī par alkoholu runājot, jā, tur ir tā viela, viena ļoti gudrs un garš nosaukums, bet par cik es neesmu ārstes, viņus nemācos, un es viņus nezinu tos nosaukumus un nemēģinu iemācīties, bet viņš šo te šķeļ šīs te vielas, un līdz ar to, organismam ir daudz vieglāk, tā kā stabilizēt šo stāvokli, un arī pēc saindēšanās ar alkoholu, jā. Bet tur iekšā tajā garšīga tēja sanāk, jā, Fantatoks mūsu produkts ir vienkārši tāds garšīgs dzēriens, ko mierīgi var lietot, ja sanāk iet uz to ballīti, tad gan pirms ballītes, gan arī tad pēc ballītes, lai vieglāk būtu šim te mūsu organismam. Bet, es saprotu, ka tev nav ne ballīte, ne pirms, ne pēc tagad. Nē, es gribu pamēģināt vienkārši iepazīt šo produktu. Jā. Jo sastāvā viņam ir, tu jau teici par sastāvu, neteici, jā? Nē, tur ir hurma. Jā, hurma tur ir. Ko? Ir hurmas garša. Viņam tāda interesanta garša, jā, varbūt arī ir hurmas, ir jāpierot pie viņa, jā, dažiem ļoti garšo. Es jau laikam esmu pieradusi, jā, bet, viņš ir interesanta garša, jā, bet tur ir goji ogas vēl, kas arī mums uzlabo arī gremošanas procesus, un zinām, ka tā ir tāda antioksidants oga un dod tonizējošas šīs te īpašības. Tāpat tās arī palīdz izstrādāt šos te fermentus aknās, kas arī mums ne tikai aizkoņu iedarsmes veido fermentus, kas mums nepieciešami gremošanai, bet arī aknās veidojas fermenti. Tad vēl šajā produktā iekšā ir citrusaugļu miziņu ekstrakts. Un atkal tas ir ekstrakts, jā. Tāpat tās tur ir griķu sēnaliņas, sojas olbaltums, C vitamīns, taurīns, kas ir laba aminoskābe. Un, jā, un viss šis te kompleksiņš kopā, ļoti labi palīdz aknai darboties. Vakara tēja. Jā, un tieši... Es nezinu, tu man redzi vai ne, kamēr stāstīji sastāvu, es uzjaucu tēju. Neredzu. Tu man neredzi, ja? Nē, es nevaru, man melns ekrāns. Es ne sevi redzu, ne tevi redzu, bet galvenais, lai kāds mūs redz un dzirdi. Stāstīji, es sev uzjaucu, jā, tēju vakara. Forši. Jā, un pagaršošu. Jo, man liekas, es vispār redzu komentārus kaut kādus, kas vispār iet citā čatā. Jā, es tev tagad pastāstīšu. Solvita uzrakstīja, ka viņai ļoti garšo. Jā, salds īstenībā. Es neteiktu, ka hurmas garša nevar saprast, bet... Nevar saprast, jā, viņš tāds interesants. Man te komentāri iet pa kaut kādām jakām. Es nesaprotu, kas tur vispār. Varbūt tu esi vēl kādā čatā pievienojusies. Tā. Es runāju vēl citur kaut kur. Mums Ilze ir sarakstījusi komentārus, un viņa ļoti grib, lai mēs visus izlasam, ja? Tātad viņa saka, ka mēs reāli diskutējam kā ārsti par hepatoloģiju, lai nerunājam apgalvojumos. Mēs nevaram diagnosticēt un zināt. Jā, un tad bija vēlme izlasīt visus komentārus. Komentārus izlasīju. Jā, Ilzei taisnība, diagnosticēt mēs nevaram, zināt nevaram, varam tikai padalīties ar savu pieredzi un ar savām zināšanām par pašu produktu. Jā, un to mēs arī darām.
mēs tikai ar savu pieredzi varam dalīties viennozīmīgi. Un ar Kompānija, zināšanām, ko mēs esam ieguvuši Veselības akadēmijā. Jā. Jā, un kompānija, kas ražo produktus, viņa arī nodrošina mūsu šīm zināšanām. Un Veselības akadēmija, protams. Jā. Tā, un vēl Maira saka, ka meitenes stāsta par dabīgu produktu ļoti labi iesaku ikatram. Jā, paldies, Maira. Jā. Nu tā, es esmu pagašojusi Fandatoks pirmo reizi mūžā. Tagad es iziešu kursu. Un tad es apskatīšos, kas ar tiem sarkanajiem punktiņiem. Jā, un starp citu arī portālā medicīna.lv ir arī šis te Fandatoks pētījums un arī šī te mērķa auditorija bija, un tur arī tika uztaisītas analīzes, un neatkarīgi cilvēki testēja šo te produktu. Tur noteikti var atrast arī šos te atsauksmes pēc tam no cilvēkiem, un pēc tam arī viņiem tika veikti šie te atkārtoti analīzes, un parādījās arī šie te labie uzlabojumi dažādās šajās te analīžu rādītājos pēc Fandatoks lietošanas mēneša. Tā kā arī neatkarīgie eksperti šeit pat Latvijā ir testējuši šo produktu, jā. Jā, nu ar visiem pētījumiem, protams, arī var iepazīties. Tas nav nekāds noslēpums. Jā, jā. Tad, nu, par jaunību. Jo akne ir atbildīga par jaunību. Jā. Nutricioloģi, kas vadīja veselības semināru par aknu veselību un par šo Fandatoks, viņa teica, ka viņa bija uz konferenci, kur uzstājās šis izgudrotājs zinātnieks. Viņš, starp citu, ir viens no pasaulē labākajiem zinātniekiem, kas ir saņēmis ļoti daudz balvas. Un viņam ir ap 70 gadi, un viņš izskatoties uz 40. Viņš esot pats arī piedalījies kaut kādos eksperimentos. Un, nu, protams, viņš pats par savu produktu ir sajūsmā viņa lieto. Tas jau arī redzams uz viņa sejas droši vien. Jā, tas ir korejiešu zinātnieks Song He-boka, kurš ir izstrādājis šo produktu. Es nebiju tik drosmīgi pateikt viņa vārdu. Nē, nu viņi kaut kā izrunā dažreiz ar savādāk, bet, nu, man tā kā liekas, kad ir šī tā teikt, kad viņš ir Song He-boka. Bet, jā, un pats viņš arī uz sevīm testēja šo produktu, jā, tieši lietojot alkoholu, savu korejiešu alkoholu, un kā mēs noskaidrojām, kuram ir cik 26 grādi, jā. Nu, viņiem, jā, tur nav tā kā mūsu tā kā, nu, stiprajam dzērienam 40 grādi, bet, jebkurā gadījumā viņš pats arī par to pārliecinājās, kad šis produkts ļoti labi atbalsta aknu tieši, jā. Jā, un, nu jā, es vēl no savas puses gribēju piebilst, man ir bēdīga pieredze ar onkoloģijas pacientiem, slimniekiem, ja, un viņi droši var aknas atbalstam tiem, kam ir jāiet cauri ķīmijai, tie var droši aknas atbalstam lietot šo produktu, jo tas, kas jāfiltrē aknai tajā laikā, kad ir ķīmijterapija, tas ir vienkārši vāks. Nu, vismaz kaut kā atbalstīt, protams, jādara, kas jādara, bet kaut kā atbalstīt to aknu. Nu, tā. Jā, jā. Tā, Ilze saka mums paldies, ka stāstiet par savu pieredzi. Paldies, Ilze. Jā, paldies. Mēs dalāmies. Paldies. Jā, dalāmies ar savu pieredzi. Paldies, ka tu man pievienojies šajā sarunā. Baigi forši, ļoti garšīgi. Jaunais gads ir labi sācies. Paldies visiem, kas skatījās, kas komentēja, iesaistījās, un kuri nepaspēja, tie droši varēs skatīties ierakstu. Jā. Jauku vakaru. Jā, tā.